Šīs ir ģimeņu pludmales spēles, jau tradicionālais pasākums. Šeit piedalās īstenībā ģimenes ar bērniem un dažādu vecumu bērniem. Mums ir speciāli pielāgot uzdevumu, ka pirmskolas vecuma bērniem lielākajā daļā no uzdevumiem ir atvieglot noteikumi. Un nav stiprākais, nav ātrākais, nav atletiskākais. Vairāk tas ir par tādu azartiņu komandā, par tādu savstarpējo komunikāciju un forši pavadītu dienu. Mēs katru dienu cenšamies būt aktīvi un sportot, jo mēs kā vecāki rādām piemēru bērniem, kuri zina, kad ir jākustās. Un mēs kopā attiecīgi pavadām laiku kustībā. Man ļoti patīk basketbols, pats trenējos un man blakus mājām ir laukums. Mums tur eju brīvajā laikā un met. Visos brīvajos iespējamos laikos, principā, ejam ārā, kaut ko daram vai nesportojam pārgājienu. Un mēs ņemam līdzi kādus draugus, kas parasti neiet pārgājienos. Cenšamies pavilkt savējos līdzi. Dara, ko var, un tad jau redz, kā sanāk. Katrs jau jaunībā ir lecis skrējis. Es sportoju, jo man ļoti patīk sportot, kustēties, skriet, lēkt, lai būtu formā, lai būtu jautri un būtu interesanti ģimenei. Kustības iet kopā ar spēju domāt. Tas nozīmē, ka jo vairāk kustēsies, jo labāk arī prāts strādās. Un, bērniem jāiedod iespēja atrast to sporta veidu, to kustību, ar ko patīkās nodarboties. Un, ja patiksies nodarboties, tad jau vispārējais saliksies. Droši vien jāsāk pašam ar sevi noteikti, ka vecāki ir tas labākais piemērs saviem bērniem. Ne skola to var iedot, ne dārziņš, ne kāds cits pulciņš, bet tieši tas piemērs, ko mēs dodam saviem bērniem, pārunāt, paskaidrot un mudināt. Tad, kad negribās, vienkārši iziet kādu aplīti kaut vai vakara pastaigā. Tas, ko mēs mācām bērniem, kad viņš pakustās, atnāca atpakaļ un kāda bija sajūta. Forši. Prieks, kad ir šādi pasākumi, kad var piedalīties visi. Un galvenais, ka ģimene kopā un ir ko darīt brīvdienā. Prieks piedalīties, kaut ko nevar izdarīt, bet ir labi, ka ir tētis, kurš par visu ir izvadāts un palīdzēts. Flamingo spēle bija grūta, bet sanāca kaut kas. Mazs bērns nekad nav bijis problēma, vismaz mūsu ģimenē. Mums ir otrā mazā meitiņa. Ar pirmo arī mēs esam visur aktīvi braukuši, piedalījušies, gan sporta spēlēs, gan ceļojumos, visur ņemam līdzi, jo mums tas uzskats ir, ka bērns aug jau no pirmās dienas. Viņš attīstās un gūst tās emocijas, pieredzi un veidojās kā cilvēks no tā visa. Kā parasti jau saka, ka galvenais ir piedalīties. It sevišķi pasākumos, kur piedalās bērni, radīt viņiem to iespaidu, kad prieks rodās no tā, ka tu piedalies. Ne tikai dēļ tā, ka tu uzvari, bet dēļ tā, ka tu esi iekšā pasākumā, aktīvs un laimīgs.